Vai labi gulēji vai slikti gulēji, domājot par debiju pasaules kausā? Labi gulēju. Viegli bija arī pamosties, jo zināju, ka tāda exciting diena būs. Tā kā, jā, labi izgulējos. Kādām sajūtām modies un ko tu sagaidi no šīs dienas? Nu, ar labām sajūtām. Patīkam satraukumu un sagaidām dabūt uzvaru pirmā. Kāds ir noskaņojums ģērbtuvē? Cik daudz puišu uzkūdu vai tieši ir bišķi jānomierina? Nu, es nezinu. Es tā nejūtu baigo kaut kādu stresu vai tādu. Labs noskaņojums, visi jokojās. Tā kā, kad pienāk spēle, tad gan būs čeki nopietnāk. Cik daudz tad pēdējo 24 stundu laikā esat skatījušies, analizējuši Libānu un kas ir tie atklājumi? Nu, daudz esam skatījušies. Pārsvarā, es domāju, visi zinām par viņiem, ka spēlē ātri, agresīvi. Aizsardzībā daudz mēģina noņemt un tā riskē. Viņiem garie spēlētāji, kas ir iemesti no ārienes. Mazie spēlētāji ātri, tādi agresīvi, kas iet daudz cauri. Kuram būs jātiek galā ar Spēlmanu? Kādam no garajiem, visiem. Tev treneris arī ir kādu īpašu uzdevumu devuši šai cīņai vai bijusi individuāla saruna? Kaut ko parunājām, jā. Nu, jāvada komanda, ir jādod pārliecību spēlētājiem, jāpalīdz citiem un pašam jābūt agresīvam. Kāds tagad plāns līdz spēlē? Paēst, pagulēt, varbūt vēl višķīt un braukt uz ģērbtu atpakaļ un uzvarēt. Un ko tu sagaidi no vakara? Ko uzvar? Jāiemet vairāk punktu nekā viņiem. Lai izdodās, paldies!